Es pārdevu savus bitcoins, nopirku Mersi. Nu, reāli krūts autiņš, man patīk. Labi, braucam pakaļ tām dāmām. Šitais čalis baigi dulējis, klausies. Kāpēc Volvo ir tik dūli braucēji? Pastāties pasījos uz tā pusi, viņa pateicies pievērš uzmanību satiksmē. Viņš pārāk ātri brauc. Nē, es bremzēju. Mēģini. Toyota CBR-ZX kaut kā. Oh my god. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Varbūt tas Harijam Vitoļņam būtu tāds tā kā darba auto, ne? Oi, jop, cik šmacīts. Es taču nedošu tev uzreiz. Kas tev vispār zina? Esam ieradušies Ropažos, mums ir gada auto testa diena. Šobrīd mums ir jau 3. auto. Brauksim ar šo te skaisto Renault Clio. Izbraucām jau ar Omodu 9, viņa jau devusies tālāk. Un kas bija vēl viens? MG9. Tas ir pielaikais košlai košanai. Košai. Katru reizi ir pie katras mašīnas jāpiešaujās. Katrai ir tomēr kaut kāds niansītis. It kā viss ir līdzīgs, bet kaut kas tomēr nedaudz pamainās. Nejautājas, kāpēc man kraklis šāds? Es to gribēju pajautāt par šo jautājumu, tas bija pārāk apmuls, lai viņu pajautātu. Jā, tātad kāds jautājums? Kāpēc tu nomainīji kamuflāžu? Paldies, ļoti labs jautājums. Es pieskaņojos Renault Clio, jo, manuprāt, tas piedos šim braucienam vēl 10 zirgspēkus. Un mēs arī gatavojamies, jau pavisam drīz būs Latvijas izlases spēle pret USA. Rezultāts kāds būs? 8-2. Latvija? Nē. Ko? Tu šodien te izkāps ārā, ja? Vislabam. 8-2 Amerika? Kas ir pa priesmoni? Tā, esmu dusmīgs. Palika Par to prognozi. Bet šitā skan. Šis arī skan, jā. Paties, kāda viņam feidiņā ir vispār šitie te. Viņam kaut kāds feidē. Tas ir kūpināts. Runājot par kūpinājumu, jā? Jā. Šeit ir bišķī piekūpināts malas. Ir, pagad. Sports. Šiks ir kaut kāds 100 kaut kas, 200 varbūt, ne? Tas ir kaut kāds taipēt. 150. Kurš tā mašīna liek trakot. Nē, man patīk. Man šis auto patīk. Displejs varēja būt smukāks, labi. Tu vajag kaut ko negatīvu arī patiesībā, pārāk daudz. Nu labi, ok. Tā displejs ir kaut kāds super kvadrātains, nav nekāds super smukās malas. Pagad, tu jau tu arī ieskrājies. Vēl Minecrafts pasaka. Ķipi šķirtspēja vai kaut kāds dievāks maliņas, ja, piemēram, iepriekšējā GM, vai kā viņi tur sauc, GM, jā? Nē, MG. MG. Kas tāds ir? Nu, reāli. Jau putrojās. Ok, MG un Kristis atkal trako. Tā stilīgs, bet iekšā bija šī tā kā mikroviņu krāsnī, tīpaši aizmugurē. Kā tu to domā? Karsti vai kas ir? Nē, nu tev lūdzu, viņi ir tik maziņi, bet Ko tu tur spēj skatīties? Nu, reku, visi redzams, visi Bet aizmugurē baigi tumšs. Nu, tur var flashlight ieslēgt. Tur apgaismojums ir pasies kāds. Jā, vispār stilīgi apgaismojumi augšu. Tas man nedaudz atgādina kaut kādā spā, kur ieeja kaut kādā pirtī, tur tās Pa maliņām. spīdjām. Tur tādā noskaņā. Tu esi labi izskaties kadrā. Jā. Joma, Tu man nevajag neko bišķi pietaisīt? Parādi, jā, kā tu tur ieroči normāli? Ieroči tādu, nedrīkst rādīt savādāk. Nav legāli. Kā līdz šim esi gājis? Tad mēs braucām ar šo auto. Parādi vairāk, lai cilvēki aizstāvs. Nē, nu kur tu filmē? Ļoti dinamisks, ļoti patīkams, skanošs automobīls. Bet patiesībā ļoti foršs auto, jā. Ļoti laba dinamika, vai ne? Man ļoti patīk šis auto. Viņam pasies arī kaut kāda diska, kaut kāda smuka, vizuāli viņš ir labs, bet, kā es sapratu, motoru telpa viņam nav nekāda super foršā, bet skan viņš forši, bet visi forši, bet aizmugurē bišķi tā kā Nav mikronē. foršā, nu pagaid mēs. Bet Atkal aizmugurē to bišķi tā kā... mikronu. 30,000, 160 zirgi. Man liekas, 160 zirgi. Šitam, jā. Jā, ir, jā. Ļoti laba veikspēja. Ja mēs runājam, tur mēs nofilmējam, bet reāli viņam ir tie visi foršie dizaini, vai ne? Tad dūris vaļā tā kā, nedrīkam teikt kā BMW, bet... BMW širo izbeidz to BMW. Bet ir behām šitas jaunajām iX-iem, šitas prikals Nu, viņi nošpikoja no Renault. Jā, labi. Karoči, kur smukas, vizuālas tās visā dizaini, varbūt bišķī varēja kaut kā, bet nu labi, tas tā, 30,000 eiro. Monitori varēja būt bišķī stilīgāki, bet patiesībā ļoti foršs dinamisks auto, pilsētas auto, kurš ar ļoti labu jaudiņu un ļoti labi stūrēs. Bet es blakus sēdēju, es nevarēju pateikt, ja man šis jaunietis bišķī apdalīja. Tieši tā. Tāpēc mēs esam testējuši šo, un kur man būs bišķi iespēja varbūt. Jā, nu sāksim, neapdalīsim šoreiz, es būšu labs un mīļš un iedošu tev pirmiem sākt. Jā, paldies Latvijas izlases. Mums ir parkings. Kas viņi nebrauc? Tāpēc mēs esam testējuši šo, un kur man būs bišķi iespēja varbūt. Jā, tāpēc mēs esam testējuši šo, un kur man būs bišķi iespēja varbūt. Jā, paldies Latvijas izlases. Mums ir parkings. Kas viņi nebrauc?
Es negribu spiest gāzi. Kāds Bet tev vajag paspiest. Kas tev aizmugurē? Aizmugurēja mašīna stāv. Viņi tev noliks. Paspied, jā. Vai es spiestu? Nav? Tev tiešām tiesības? Tā, labi. Nu, man bija šī netītā sistēma, ka tu atlaidi bremzes pedāli, bet viņi nebrauc. Kad tu pirmo reizi sēdies mašīnā, gribas tā kā laikam bišķi tā kā jūs, ka tu laid vaļā bremzi un viņi ripa uz priekšu, bet nu tā kā tu spied gāzi, tev nezini, cik viņa stipri uzraus. Wow, kāda stūra. Liela. Nē, bet nenormāli. Nenormāli patiesībā. Kur tā kungurija? Nezinu. Mašīna ir ļoti stūrējama, bet jaudas nav, ja godīgi. Varbūt mums nav sporta Mašīna ir ļoti stūrējama. Pagaid mums pa labi? Nu, mēģini. Man liekas, ka iepriekšējās viņam mašīnas... esā. Nebija es. Davai tagad būs... Jā, šito mēs nefilmējam, jo viņš gan jau brauks pārāk lēni. Tas ir maksimāli čībā. Nu, es nezinu, kā tev šķiet. Man liekas, ka nav nekas baigi... Nu, izskatās viņa labāk nekā viņa brauc. Pat šitā. Nice. Braucam pakaļ. Volkswagens vienkārši to bišķiņ ierobežo. Viņš sajūt, ka tu baigi prasmīgs braucējs neesi. Bet pasies, mašīna ir dzeltenā krāsā, šeit viss ir dzeltenā krāsā un spidometrā viss ir dzeltenā krāsā. Nu, to es speciāli sarunāju. Mēs braucam uz Kunguriju, tur mēs paēdīsim, pafanosim pa Latvijas izlasi. Un braukāsim ar mašīnām? Braukāsim ar mašīnām, jā. Vērtējam. Tērukam. Ērikam? Nērikam nē. Nēriks, lai dzīvo, bet Tērukam. Tērukam. Jā. Mašīna ir ļoti skaista, bet viņa paskatīsies uz tā pusi, viņa pateicies pievērš uzmanību satiksmē. Tieši tā nenovērsies. Bet patiesībā viņai nav jaudas, bet... Kāds vērtējums? Labi, vērtējums 6 no 10. 6 no 10. Labi, es lieku 8. Es lieku tad 8. Paik daudz. Es liktu reāli labāk tam Peugeot vai Citroenam. Citroenam es reāli liktu 8 stabilu. Kuram Citroenam? Pagaid, tas bija Peugeot vai tas bija Citroens? Tas bija Renault. Tas bija Renault. Bet es lieku 8. Man patīk, dizains ir ļoti foršs. Dinamika pilnīgi ir ok. Un par cenu nerunāsim. Tāpēc ir 8. Cik ir cena? Es nezinu, bet ir daudz. Kā tu domā, cik viņi maksā? Ok, es saku, tā kā viņš šitā arī izskatās. Nu, ok, viņai komplekcija nav baigi slikta, man liekas. Viņai kaut kā 1,5 benzīns, jā? Nu, visticamāk, jā. Un viņai maksā 48,000 eiro. Nu, labi, to es gribēju kosmosā. Nav tik daudz, vai ne? Te ir rakstīts 39,700. Tā, žurnālists pagriezies lūdzu pret skatītājiem. Tātad mēs esam ieradušies Kungurijā. Jā. Atbraucām ar bitīti. Kur ņemam nākamo? Nu, mērķis ir kaut ko fotografē. Jā. Šitās ir visas tukšās, jā? Jā, nu, es skatos uz linku, jā. Links? Kāpēc nav zila numura? Tas jau ir hibrīds. Jo. Es domāju, šis plugins. Nu, es domāju, ka mums jāņem links. Linkenko 08. Nu, laidīsim šito. Davai. Ekspektācijas ir ļoti interesanta gaisma. Kā kristāliņi izskatās. Kristāliņi. Jā, ir, jā. Un es domāju, ka viņš būs jaudīgs, jo viņš izsās tāds ritīgs ķīnietis ar lielu jaudu. Ritīgs ķīnietis, lielu jaudu. Nu, labi, lēžam. Bet viņam ir salons ritīgi kruts. Tas ir laikam smukākais ar šodien. Tā, nu labi, iekāpsim te jau pastīsim. Nu, davai. Apag viņš kustina to visu kasti pasies. Jā. Crazy. Iespējīgi. Šis ir reāli Tesla. Es domāju, šis prikols baigi. Nu, izsās. Tesla, jā. Bet tā izsās ļoti fancy, ja godīgi. Super fancy, šmency. Viņš tam jābūt jaudīgam, ne? Kāpēc viss tik karstā temperatūrā? Es domāju, jo ārā ir vasara varbūt, ne? Tas. Atslēga ir ritīgi prikulīgi, man liekas. Man gādinas Čiltovs. Kā tūrs var uztaisīt? Tas tūrs nevajag. Šitā. Nē, tas ir pārslēguma uzvana. Kā nav? David, where I can turn the volume up or down for the music? Please repeat the command. Kas? Labi, ok, tad ej bekot visi. Paldies. David, ej pusdienās. Love you, okay. I'm sorry,
but I can't help you with that Labi, right viss čau. Tā crazy, meitenes tās. Neviens mans teikums nav keiter vērts. Bet es neticu, ka nevar stūrs, jo, viņš tur reāli prasās. Ir, jā. Kaut ko es te nezinu vienkārši. Tā, nu okei. Mūzika Jā. visi forši, bet Otrs man vajag saprast braukšanas režīmu. Viņš liekas ļoti tāds dinamisks, te viss ir ok, bet vai viņam arī ir sports vai kaut kas tāds? Nezinu. David, where's the driving modes? Hello. Driving modes. Golf spēlē. I'm sorry, but I can't help you with that right. Kā, ar ko tu vari man palīdzēt? iet iekšā. Poverķi. Nu it kā ir. Kas pjurē? Dinamika ir ok. Jā. Sēdekļi ir super zakrucīti. Ko lūdzu? Sēdekļi ir ļoti... Zakopāna. Jā, salons man ļoti patīk. Muzons, Konča. Viņš ir savādāks, tas links reāli izceļās uz citiem ķīniešiem. Labi, vispār kopumā, starp arī konkurentiem visiem citiem. Vienīgais Davids tāds nepaklausīgs, viņš nepalīdz baigi. Vai man ir slikta angļu valoda, vai arī mēs vienkārši nesaprotamies. Cik viņš maksā, tur ir cena? Ir, kā tev liekas? Man liekas, ka bija kaut 50, 60, 55? 55. 55. Es saku, jā, man tā krāsa arī ļoti patīk. Nē, ja godīgi tā runājot, es viņai dodu 8. Ok. Un viņa ir ritīgi kruta un cena, man liekas, ir ļoti, daudz zemāka nekā viņa izskatās un kā viņa liekas, man liekas. Viņa ir ritīgi tāda fancy. Jā. Bet cik šitas viss, kas te viss kustās, šitie visi kustojošie milzīgie spoguļi, cik tas viss ir ļoti... Tu ieslēdz Izturīgs. apzinīgo, jā? Tu ieslēdz potenciālo pircēju sajūtas. Jā, ok. Piesturē arī bija, jā. Jā. Very nice. Es teiktu reāli otrā vieta pēc Clio. Pagaidām. Tu pat Clio ieliki pirmo? Pagaidām, jā. Nice, jā. Tā viņa patika. Es jau godīgi arī likt. There. David, can you regulate airflow, I'm air sorry, vent? but I can't help Pagaid, you with that right. nesteidzies. I'm here. Can you control the air ventilation? Sorry, I can't hear you clearly. Please, can you repeat that? Bet tu pat esi uzrakstījis normāli, tu saprati, ko es tev jautāju. Here. David, who will win in I'm today's... sorry, but I can't help you with... Patīkams iespējas patiesībā. Man ļoti patīk, jā. Harman, Kardon, Muzons. Nē, Viņš arī skanēja. Skan Žolska, jā. Laikam teikt, ka labākā mūzika, kas ir bijuši pagaidām šodien. Bāt, es nezinu, sit man nos, bet man Clio tāpatās. Kur pirmā vieta? Jā, laikam tāpēc, ka es arī vairāk sevi tajā redzu mašīnā. Nē, jā, tas gan Jo patiesībā. šeit tomēr, es šitā... Nē, nav jau tik slikti. Te bišķi ir tāds arī stilīgums šitajā mašīnā. Nē, ir, bet tad es katru dienu staigātu uzvalkā, nevis Latvijas izlases kraklā. Arī fakts. Jo. Shit. Šitais čalis ir baigi dulējis, klausies. Bet viņš ir baigais patiesībā kuģis. Tu māki braukt, ja? Tā kā nē. Jā, bet nē. Tā ir, links tagad ir, tādā ekskluzivitātē iesēdās un viss tagad zem ķieģeļiem rausim. Bet, Tas ir viss dokumentēts tagad. Kas šitā ir pa pilsētu? Kur mēs tagad esam? Tā ir Sigulda, tā nav tu vairāk Sigulda. tās ir, nē, tas pat nav ne Sigulda, ne Turēda. Es vispār nejaušu šīs mašīnas gabarītes. Tev vēl 2 metri. Viņa ir crazy, milzīga. Holy shit. Ok, beidzot atradām lūku. Mēs atradām... Tu tā skani, ja? Link. Damn, links lido. Bet viss ir, jā, tā kā Tesla ir reāli, cik Cik šmacīts. Labi. Bet, kā mainīt virzienus ventilatoriem? Viņi te nemainas fiziski, viņi pilnīgi sejā pūš. Tu saka, deguns. Es domāju, ka gan jau, ka deguns gan jau, ka jābūt šeit arī. Te, kur ir, var mainīt. Double click the location of the when to close it. Yes. Ļoti patika Link & Co. Pirmo reizi izbrauc bēkrūt mašīnu. Ņemsi? Nav mans vecums. Un nav naudas. Jā, te arī nav naudas. Tāpēc Bet- jāņem Renault Clio. Bet Clio bija uz 20 pakām lētāks. Yes. Un 20 paks tas ir vēl viens kaut kāds čerijas Tigo. Kaut kāds 4. Jā, Ko var mammai uzdāvināt. Jā, tas gan. Man būs priecīgi.
Labi, ejam, paēdīsim. Jā, uzpildu punčīšu. Puķiši. Mēs esam pāēduši. Pēduši esam, mutes nomazgājām. Paļi mums neko nedzird, es domāju. Tā, nākamais ir Citroen C5 E-Cross. Man ļoti patīk uz pirmā uzmetiena, ja godīgi. Stilīga mašīna. Kas man tur frizu? Tātad pusdienas bija ļoti garšīgas, es ēdos daudz baltmaizes un bija garšīgs deserts. Citroen C5 E-Cross, pirmais iespējas labs. Sports. Tā sakūpināja. Ej, tu nos, es vienkārši pannai pieskāros. Ej, tu nos, tā kā, lai brauc? Šitā? Tas tūris apsilda atstāts kaut ultra. Tā, nu labi, mēģinam 90 ok. Nu labi, ok. Nē, ir ok. Nē, šitas ir priklīgi izstāsts. Tipa 90, ok? Tip, nu, Nē, nu labi. nu vairāk nē. Jā? Jā, sarunāt dīls. Nu, Tā, labi. nu saka, nu atkal, kas ir tajā šitajā atkal mašīnā tāds nav. Tā nopatīk, ka šitais Ir te, savādāk. kam jau tu pievērš uzmanību, jā, tam ekrānam, un te ir reāli, nu, pagrabs, es nezinu, kā to nosaukt. Tāds Super. Bet viņš ir pārdomātāks, redz, jo Te ir daudzām arī vēl mašīnām Pārstrādāta šitāds te. plasmasa. Tu atļaus man runāt? Viņš jaucās. Es tev atļaušu arī atbildēt uz šo jautājumu. Tātad te man liekas, ka ir ērtāk, jo tu vari arī normāli to krūzi paņemt un ielikt un kroči kustēt to. Jo te viņš tas ekrāns ir tievāks, tā kustība ir vienkāršāk saprotamāk. Par rokai, kā sakās. Jā. Par rokai, jā. Ļoti precīzi tu man piekomentēji. Bet pagad to oka, viņš vairāk, nu viņš jau saprot, ka mēs braucam uz 90. Ej, tu nos, man liekas, man būs stulbs uz rokām vai... Labi, braucam pakaļ tām dāmām. Nu, tu pasties to zīmēm beņķim. Labi, ja tu pasties aizmuguri. Tu redzēji, viņiem ir tā, tāda beļģi vafelīti. Nu, pa kvadrātiņiem. Jā. Es laikam vienkārši vēl gribu desertu, nevaru saprast. Nē, šis man auto īstenībā patīk. Viņam pat ir kaut kā dociņa, man kaut kas te piesaista. Šis ir ļoti interesanti nostrādāts. Nu, nav kaut kāds basic stuffs. Tā teikt, nav tā kā visiem. Tagad jau visiem planšet, teļuks, panorāma. Instrumentu panelis, panorāma. Panorāma nav. Ej, tu nos, tā kāpēc tik karsts vēl joprojām? Es rītīgi nesaprotu to nosaukumu tai mašīnai. Davai, mēģini. Toyota CBRZ-X kaut kā. Oh my god, davai, mēģini vēlreiz. Stūra nenormāli dīvaini. Te vienkārši... Tu atbildi uz jautājumu sākumā, tad pa stūri parunās. Nu, aiziet 10 sekundes. Toyota CBRZ-X. Toyota BZ4X. Nu, BZ4X. Yes. Rūlis nenormāli dīvains. Rūlis. Labi, stūra nav tā simpātiskākā. Bet patiesībā gaita ļoti patīkam, ne? Tu bija braucis ar viņu. Jā, man arī bija iespēja izbraukt viņiem Spānijā un arī Latvijā, tā kā man ļoti patika. Viņi ir dinamiski, viņi ir 340 zirgi. Nopietni? Mhm. Un to var jūs bišķi, ja godīgi kaut kā pat. Jā, bet viņai tā konča bija, ka, nu kā, šitais ir aparāts, ko viņi ar Subaru šēro. Kaut kas ir patiesībā. Šitais ir tā kā Subaru Solterra. Jā. Viņiem ir Solterra tikai elektro, man liekas. Ko? Tas Solterra vai kā viņi tur, viņu liekas tikai elektro ir, man liekas. Šitais jau arī. Elektro pilnībā? Jā. Tāpēc, tas ir tikai elektro, jā? Viņš ir tikai elektro, jā. Ok. Tu pirmo reizi brauc pēc tūs elektromašīnai. Oh my god, tu saudies elektroauto nevainību. Tev ir jāievēlās 2 elektriskas vēlēšanās. Tā ir laikam jaudīgākā mašīna ir šodien. Nav sporta? Nē. Bet mēs izbraucām pa bezceļu, tā bija konča. Jo tomēr no Subaru puses ir vairāk tā pilnpiedziņas puse un tas viss offroadums, nu, ķipā, kas Subaru piemīt. Jā. Un to var just, tas ir reāli krūti. Ak, Dievs, mēs pārāk nopietni sākām runāt. Mums kaut kāds joks jāizstāst. Man viņa sāk patikt. Nē, tiešām tā stūra tāda un nav tik slikti. Tomēr tā iebrauc. Pagaida minūte, tu jau... Man ietikās, ka viņai ir ritīgi, tā tur ir atsaucība. Ok. Bet nē, tomēr tā stūra ir bišķi dīvaini. Pagaida vēl 10 sekundes un atkal sliktāk. Tāpēc es cenšos viņu noregulēt tā, lai toši nevar redzēt, bet viņi reāli jāliekas paši uz zemi, lai redzētu to speedometru priekšā. Are you ready? Tātad, kas tagad būs? 0-100. 0-100, ok, es skaitu. 1, 2, 3. Nu...
Jā. Tas vispār bez emocijām. Bet ne, tā jau, kad uzspēj, tā jau viņš uzrauj uzreiz. Bet tas pēc tam nav tik ļoti laikam. Ja kad tā Jā. braucam, tā, op. Slikt dušlī būs. Tur viss pusdienas atrādīsies. Tā, mēs jau redzējām tikko, kas uzbrauca garām. Crazy. McLaren. Ferrari. Normāla Porsche. frizūra. Nē. Tas labi iet? Šoreiz labi iet, tagad tikai vienkārši Tas šķībā? paga, kaut kas nav. Nevar būt. Kaut kādu maršrutu vajadzētu pamainīt, man jau apnikšties. Bet, nu, godīgi es teikšu, esmu liels Cupras fans, man patīk tās Cupras. Nu, tas dizains vispārējais ir reāli pastrādāts. Man patīk viņas tādas sportiskas un arī kaut ko iet. Cik šis tam ir zirgt? Nu, zem 200, es teiktu 170, 80 vai 150 vēl viņam varēja būt. Smuka mašīna. Aizmugurē uz durvīm prikulīgi ir tās gaismiņas kaut kādas, kas spīdāja, kur arī ir šās te. Kas tu Merces brauc? Mums apdien viņš tikko? Nē, Šeit priekšā brauc mums. jā. Tur brauc tas tur, Riders Rides. Rider. Kāpēc tu klēni brauc? Varbūt viņš tur taisa jau video. Ļoti laba redzamība, ļoti labi jūtos pie barankas. Šo savies no tiem skūteristiem, es domāju, kur mēs Rīgā esam iebraukuši, kas tur notiek. Labi, es dinamiku bišķi nošakējos, bet laikam tā arī jābūt, es nezinu. It kā viss ir ieslēgts super-puper režīmos. Tā, reku mūsu dāmas atkal staigā. Es to izdarīšu. Ai, pamāja. Nē, mēs paliksim uz zaļumballi. Bet, nu jā, no kopumā. Atgriežoties pie mašīnas. Atgriežoties pie tēmas. Man patīk un es gribētu. Nē, es gribētu. Viens raiči. Riders Rides kaut ko Kā tas sauc? vispār Galīgi. Kā viņi sauc? pagrieziena rādītājs. Jā, bet te ir atkal viss. Te ir pagrieziena rādītais logs, Jā, viss vienā. tīrīt, gaismas, viss. Jā, Te ir viss. pielāgojas, kā sakās, jā. Nu jā, katrai reāli tas viss atšķirās. Paga, kā bija Tērokam? Viņš jau arī, man liekas, viņam bija tas pats, Nē, nē, tomēr vienā Tērokam, grupā. Jā, tur jau arī, tu viss tagad tais kā amerikāņiem. Šitas tā. It's America. Ka-ching. You already know. Howdy, cowboy. Nē, mēs nevaram šodien amerikāņus tēlot, jo mēs viņiem spēlējam. Tur ir kas pakreiz mašīnas. Yes. Turbo. Pliks? Audio jābūt labam. Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz Jā, ir labi. Es jau saprotu pēc reklāmas. Ir kā normāli, ne? What are you doing? Nu labi, 8 atkal jāliek. 9 neielikt. Un pagaidām laikam vislabāk ir Link un Ko un tas Clio. Clio, Lincoln Co. Nu tad es varētu likt Cupru laikam. Pupu? Kupru pupu, pupurupu. Bangaranga, Eirovīzijas uzvarā. Dandar. Oh, kilo te. What are you doing? Ko mēģinām vēlreiz? Nē, tas būs jau creepy as fuck. What the fuck? Maz būs cringe. Tas būs creepy. Es lieku Kuprai 8, cik tu liec? Nu, man ir grūti vērtēt, bet 7. 7. Nav 10. Vai pieksīgs, jo haidi. Es gribu to 10 atstāt Kam? Mersim. Mēsim. Lexus. Man liekas, ka es tā pieļauju, ka mēs varētu smagi aplausties uz Mersi, kad ekspektācijas būs augstākas, manuprāt. Nu, man tā liekas. Jo esmu baigi sahaipojies. Nu, tas gan jā. Bet, nu, labi redzēs. To ir tas influenceris ietekmelis. Tagad mums ir kas? Mums ir CHR plus Abi jau iepriekš bija. BZ4X. Pirmkārt, jau dizainiski baigās atšķirības nav. Sajūtas pie stūres, šoferīti Nemainās. arī nemainās, ja? Jā. Nu, man liekas, tās mašīnas, man liekas, bet viņas ir reāli ļoti līdzīgas. Nu, kaut kādā ziņā man labāk dizainiski no eksterieras patīk CHR plus konkrētajiem. Es labāk CHR, bet es Apakšas nav elektro. Viņš ir elektro. Kas tas par skaņām? Tas ir no bruģa. Jā, es to domāju. Jezu, kas te notiek? Ok, labi, izdarām reāli testu. Mēs neizdarījām tur, vai tie ir 2 telefonu uzlādi. Tev saule raksta. Viņš nelādē.
Kāpēc? Ir aizgāja. Labi. Otrs. Jā, viņš sakonektējās un... Un... Jā. Jo. Nu jā, nu tad no tās iepriekšējās Toyotas ir izmaiņas tomēr. Baigi līdzīgas mašīnas. Tā arī vizuāli. Es neredzu nekādu atšķirību. Jo jaudmājas arī tā pati, cik es atceros no tiem datiem. Visi baigi līdzīgi. Vai tu zini, bet viņiem no abām pusēm šo te var Tas jau arī tajā tur RAV4. Jā, pareizi. Un vēl viena lieta, ka viņam nav reāli bardačuka. Tas ir dīvaini. Jo man kaut kāds dokuments vajadzēja iemest, un tad es skatos riņķī, jo šeit tu to neizdarīsi. Nu, te uzmesti variants. Tu vari beigt un raustīt, kas tāds ir, es līdz apēmšos. Gribu mainīties? Gribi? Davai. Viņiem tie luk tur priekšā tādi Nu, viņš smuka krāsa arī patiesībā. Nu, vizuāli viņš labāk nekā BZ4X. How much is your offer, man? Starting with shoes. Okay, starting with shoes. Yeah. 16 euros. 16 euros. Yes. 10 euros reserved. Reserve it, okay. Levis, I don't know. Maybe 15, 20. 20, okay. Yes. And the Capon, Keep on. same. 15, How 20. much for a Gucci watch? Okay. For my Gucci watches. Around 5,000 euros. Nice, let's go on a trip. Let's go. Man patīk tā ovālā stūra. Nu, viņi ir nedaudz dīvaini un tāda jancīga sajūta rokām. Nu, jā, tur ķipa pareizi, kā ir 39. Šis ir jau 4 tāds kvadrātainais stils, man liekas, ne? Bet izsās prikulīgi. Tāds masīvs, ērts, liekas, kaut ko var uzlikt, kaut kādu kafiju, kas izlīst te pēc tam. Patēriņš mūsu elektro Vot tu, piemēram, saproti, cik tas ir daudz? kilovatstundā. Nu, es zinu, ka, piemēram, ko 13, 14, ok, tas ir ekonomiski. Nu, ja pāri kaut kur 18, 20, tad jau tas ir, dējiem. Labi, protams, atkarīgs kāda izmēra auto. Labi, es domāju, ka šis patēriņš tur ir, uz viņu var neorientēties, tāpēc jau ar testa auto brauc. Nu, protams, bet kā testē? Atkal baigi jau te neviens neganījās. Nu, labi, viņš nav baigi objektīvs, bet 15, pat ja viņam tāds ir, tas nav sūdīgi. Pat ja ar tādu dzīšanos. Pirms došanās raudīja Q3 šoferīts pateica, ka ir pamanījis 3 pedaļus. Ne, bet nopietni, bet viņš ir Es ceru, ka šis te redzēs, bet... Viņš ir reāli pa labi. Nesapratīs, tad liksies cilvēkam, ka viss ir normāli redzēt filmēšu. Reāli, es uzliku to kāju, te man likās, es tā kā, tepat, bet viņš ir baigi pa labi. Ja mēs skatāmies šitā, tad viņš ir ritīgi pa labi tā kāja jāsmērst. Nē, no Audi tu izskaties diezgan glaunī. Esmu bijušais Audi fans. Bijušais audists. Tu izskaties diezgan, izstāst, ka tu fātrims nozadz tačku un dodies uz vecrīgi izzināt jaunas dāmas. Precīzi. Nu, ko lēžam ceļām? Nu, šoferīt, No. kā tad tev patika? Tu jau tur spiedzi no laimes. Es esmu bijušais Audi fans. Bet reāli baigi forši. Nu, protams, ar jūs, ka no tumbām nāk motora skaņas, bet tās motora skaņas, bet reāli krūts autiņš man patīk. Vienīgais tā matētā krāsa baigi atstājas visas, bet reāli viņš izsās dārgi un brauc baigi krūti. Salonā arī viss tās feature projekcija. Kroč, kā domā, cik viņš maksā, ķersimies vērsim pie ragiem? Ok, es zinu, cik Audi maksā, es biju izstādē, un es redzēju, ka tur ir. Un pēc tam, zināt, viņa jauda un redzot to izskatu, es saku, ka 90. 90? Nu labi, 85. Bet viņš ir maziņš, 75 maks. Tu gandrīz trāpīji 77 šitajā izpildījumā. Nu, tas bija tu. Bet viņš ir reāli kur tu beidz projām? Tas ir Q3, vai pasies, kas tas ir. Kas uz aiz muguras? Bet tas ir Quattro arī, tā jau arī nav sliktākā komplektācija. Nē, viņa pilnākā. Kas mums te notiek? Viņš ir ekipējumi, un mēs varam evakuēties. Mēs varam te konusus varbūt uzbraukt. Jā. Un kā domā, cik tad viņam zirgi ir? 318. 265. Ok. Kad tu jūti, ka skaņa piedod reāli. Un tev strādā. un tev tā viss iekšā, un tu. Pat ja no tumbām, bet tas piedod, jā, ka kaut kas tur ir. Bet dārgi, man liekas, dārgi. Labi, pirmais dārgākais autiņš, man liekas, šodien testā, ne? Jā. Nākamais tikai varbūt Mercedes vai Lexus, bet viņiem liekas vislīdzīgā maksā, ne? Nu, plus mīnus, jā. Es nezinu, Mercedes varētu būt vēl dārgāks, jā. Nu, labi, lēžam. Nu, skaisti. Skaņa piedod to jaudu. Viņš ir tiešām atsaucīgāks. Arī vēl ar lāpstiņām viņš paspēlējies jau.
kaut kas te notiek. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Nu, šitais, ja godīgi, es nezinu, pat tur ir firma, nav firma, es nezinu, bet man patīk, ka viņš ir tāds ļoti klak tāds, un tāds, tā pārslēgšanās tāda. Kas man nepatīk, tas, ka te reāli drēb plasmasa no tām tumbu motorskaņām. Šitas es neteikšu, ka viņš ir super zolīts, neteikšu, ka viņš ir super kaut kāds... Bet man liekas, ka šādu te, es iedomājos uzreiz, meitene, 1,65 m, Pie stūres. iet uz sporta zāli, vai fitness, vai to te kaut kādu kruto džimu. Jā, es tādu iedomāju, man galvā uzreiz ir meitenei 1,65 m šitādā, kā viņš arī izskatās, tāds varētu ideāli piestāvēt. Es domāju, gan tas kaut kāds vīrietis 30 plus, kam ir divi sīkie. Bet kur tie ir? Tur nav vieta. Viņš ir maziņš, viņš ir reāli maziņš. Nu, viņš ir tāda mazā raķetīte. Labrīt. Jā, Labrīt. 720 kaut kāds 400. Man liekas, pirmajam ar touchscreen bija labāka kamera. Telefonam. 2 litru turbo. Divnieks? Jā, nice. Un tāpēc arī viņš skan bija šī kaut ko. Nē, bišķiņ jau kaut ko skan, bet, nu jā. 2 litru turbo benzīns. Nu, man patīk, bet, bāc, padārgu. Reāli padārgu. Dārgi, jā, bet, mūsdienās jau tā laikam ir, gribi kaut ko īstāku. Nu, kā īstāk, te nav nekas īstāks, bet, bišķi interesantāk maksā dafigā. Labi vērtējums. Es dodu 9 no 10. 9? Labi, cena nav laba, bet mēs skatāmies uz cenu arī. Bāc, tas ir baigi. Nu, labi, es, eju freestylā. Labi, tā es dodu 9 no 10, bet cenas es dodu... Un pazīstamies tā kā kabriolētā gandrīz vai. No krūta mašīna, bet dārgi maksā. Kāds ir mūsdienās? Ja tu gribi krūta mašīnu, tad jāmaksā dafigā, jā. Es saku, dāma 1,65 m. Bet viņi ir tā kā džipiņš arī. Nu jā, dāmai normāli, bišķiņ klīrens augstāks, viņi redz labāk. Tā kā viņi ir normāli. Jā. Kas tur ir? Jā, es negribu būt zem autobusu šodien. Nebaidies. Redz, viņš jau pats sabijās. Viņš redzēja Audi Q3. I'm messing with that. Tā, mēs jums sēd braukt, bet mēs nevaram braukt, jo mēs tad noņem parkingu. Kur ir parkingu? Jā, Arčijs ir blondīna, viņš nemāk kā sākt ar īstā šīta versija, jeb komentārs. Esam Džaiko 7 un jau pagājuši 17 minūtes mēs vēl neesam izkustējušies no vietas un mums tūlīt arī testa brauciens noslēgsies. Nē, bet reāli, kā noņemt, kā man braukt? Es biju spiedis uz gāzi, viņš nelaid vaļā, viņš turēja mani. Paspēj vēlreiz. Uz Tas gāzi? piesprādzējies? Jā. Ok, vēlreiz pamēģini. Nekur Dēļ drives ir, okay. viss. Oh my god. Tu mums biji atslēga eksperts. Atslēga. Tātad... Viņam ir nenormāli. Būka. Bet tu spied uz gāzu un viņa pilnīgi tā Bļāc, mēs šodien krūmos ieliksimies. nenormāli, tā kā kaut kāds geļiks reāli. Geļiks? Nu, reāli pēc sajūtām. Labi, es ar geļiku neesmu braucis. Nē, es arī neesmu braucis, bet mēs Nu sākās. Jā, šis geļiks, principā, pa budžeta variantā. Oh my god. Jā. Vai tās ir bailes? Jo, cik bumbās. Viņam nav skaņas, bet dinamikas ziņā Viņš labi kustējās. viņš labi kustās. Nē, labi ceļ. Oi, jopcik, tu arī satikāmies ar maršrutnieku. Jo. Tā bija ātrā pārsēšanās gan īsti. Nu, man vismaz reāli no aizmugures pēc kaut kāda maza range izskatās. No Range Rover. Džeiko 7. Kāpēc domāju, ka Range Rovers? Viņš kaut kāds apgriezs Range Rovers. Nē, no Range Roveram ir šities prikals īpa. Nu, ir bišķiņ. Jā, bet Range Rovers ir bišķi smukāks. Man netīk tas milzīgais uzraksts. Džeiko, pēc kam te Džeiko. Nu, labi, viens bija liekas, vienu vajadzēja izvēlēties novāks. Kaut kā neizdomāja. Jā, bet tā viņš brauc nenormāli gludi. Bet redzi, atkal viņiem savādāk, nu kā viņš saucās Džeiko 7, viņi atstāta septītnieku, tad atkal stīzlijā. Iedomājies, kā būtu BMW 5 cipi. BMW 5. Nu, Džeki neizdomāja, bet nu kā, ķīnieši jau uzražoja un nepadomāja. Jā, ķīnieši spiežas kvantitāti šobrīd. Viņi tur ražo tās mašīnas, nezinu, ātrāk tā kā, nezinu, baltmaizi. Okay. Jā. Nu, te baigi daudz nav ko stāstīt, mums laiks. Apagaizēm ātri jā uz priekšu. Īstenībā tā reize baigi tāda dusmīgā, nu tāds nopietns aprāts reiz liekas. Tu esi vīlies? Nē, nu izskat ziņā man. Var pateikt reāli godīgi, ja?
Nu, bet godīgi. Man reāli izskatās, ka viņš nepatīk. Nu, vispār nē. Nu, Ak, tā kā Dievs. ar Tērok bija tā, ka viņš čorā izsās ritīgas tādu bitīti, bet iekšā viņš vispār brauc tā kā... Ot viņam būtu jābrauc tā kā Tērokam, un Tērokam būtu jābrauc tā kā šitam. Ok. Bet nu, viņš man netīk kā izsās. Baigais ķīnietis no priekš izsās, nezinu, kaut kā. Nu, labi. Bet nu sen jau arī tāda kopija paste. Kas tad ir? Apakstīs kādu miglinieci vēl te apakšā. Gaumas lieta, nu labi, es neteiktu, ka mans favorīts, bet... Jā, mums jau dzene projām. Nu, labi, laižam tālāk. Vai? Nu, es saku labāk kamera nekā Audi reāli. Bet Audi, man liekas, ka tas ir 35. arī. Te atkal, jā, Ķīnas auto būvuši tām visām tehnoloģijām, kameriņām, vēl sādiem brīnumiem nesmādē. Klaks. Viņš viņi sagāzies, jā. Man liekas, tev kaut kas nesanāca. Šitā sētpozīcija dīvaini, nevar saprast. Sajūt kaut kas tur, muguras augstdaļā kaut kas tur liekas pēc sajūtām. Nevar saprast. Bišķi atgādina čerī kaut kādu, ne? Bet viņiem ir vienā grupā. Nē, jā. Šitais jau arī Džeko un Omodu, viņiem ir čerī vienā grupiņā. Stūri jau tas pats tā kā tam Tigo 4. Tikai, nu, tur ir labi. Es gan jau domāju, ka Pagriezījām no skaņas. Oi, jopcik. Es domāju, ko es pagriezienu neieslēdzu. Vienkārši sēdekli bīžot. Tas tāds celtniecības vāģis atgādina. Ir bišķi. Nu, stūre ir nenormāli interesanta. Nē, šitais nebija. Labi, stūre ir patiesībā, viņi ir interesanti. Viņi ir neparasti, viņi ir citādi. Savādi. Savādi. Pilnīgi tā kā, gribu šā te tā kā. Nē, labi, pilota Šitas ir baigi līdzīgs visur, man liekas. lidojums Rīga, Amsterdama. Mēs Nē, piezemē, Rīga, Tokija. Pagad. Welcome board, it's a boy, again. Kāpēc pīkst? Durs Durs vaļā vaļā. vecais. Nu, aizver cieti. What the? Nu, viņš nopietnāk, jā. Ieliec reversā, tur bija vēl jancīgāka skaņa. Jums palikuši 3 sekundes, tad atbild jautājumu, kurš piedzima 2005. gadā? Nē, te ir cita skaņa, tas ir Mario. Ieliec vēlreiz. Jā. Nu, vai kaut kāda tetra spēle. Pien lēnām iet, Lēni komici lejā. Jā. Mums pagad, cik viņai pagrieziens stūrai? Nu, taču, Ko? kādreiz izgriez viņu Pilnībā pa labi? Izgriez pilnībā pa labi. Ai, Jep. Nu, tas bija kosmos, tas arī bija uz vienas vietas, mēģi sakot. Tu nost, esmu... What the fuck, tā jāpierot. Tas kā spēlē, ka tev... Jo. Jop, cik man aciņas aizgāja aizmugurējā sēdeklī. Viņš ir outro pilnībā? Jā. Ej, tu nost. Viņš skan tā kā... Viņam bija, zini, kas vēl interesanti? Ieliec M-modā. Viņš kaut ko teica, ka nenormāli krūti. Šurā. Ai, kur ir, man liekas, nē. Vo. Dai. Šis ir krūti. Un patīk. Nu, manuālais režīms. Nē, bet šis ir dispārs, ka viņš patiesībā ok. vaisās. Arots mums tā vietē, tas ir interesantāks Kur vārds. tu rapšos gribi iebraukt? Bildīt pataisīt? Īstenībā šreiz labi iztītos rapšos. Tagad, jā. Labi, kā domāts, ka viņam ir zirga spēki? 100... Tu, ko mēs braucam, labrīt? Krāši 270 kW. Nu, tu. 300 kW, 408 zirgi. Jā, tā varētu būt kaut kā. Bet, nu, iet viņš, nu, labi iet viņš. Trau, nu, super. Nenormāli patīk. Jā, arī tik stilīgi. Ne, jūs tagad baigi kaut ko tarīs, baigi te viģināties pa šosei, bet Labi, netrako, jā. viņi ir ļoti crazy, tīpaši kurā parkingā. Tu tā kā brauc, tu saka, tā kā spēlītē reāli, vienkārši to nevajag, to nevajag šos te. Tā kā Tesla Plaid, man liekas, ne? Nu, jāuzjātā būs Raideram, kā viņam. Pie stūras jāpierod, bet man patīk. Man patīk tā ideja. Bet atkal ir momenti, kad šitais vienā brīdī tāpat ieslēgsies. Ko tad tu darīsi? Ja vēl tas ir sākumā. Nē, tu noliec vienu roku te, Nu, un otru uzliec te. šitā? Nē, nu, vienkārši, nu, uzliec, saspied. Šitā? Kur problēma? Jā, čau. Skrūt. Kāpēc Volvo ir tik dulli braucēji? Kāds var to izskaidrot?
tas nav pirmais dūlēs braucējs šodien. Man stūri patīk, protams, jāpierod. Tas tiešām sajūt, ka es kaut kā, nezinu, pie šitā te kā es tāds, ne gaming konsoli, bet, Ir kaut stūri kaut kāda gaming. Lētā ķipa, kur nav full apgrieziena, bet ķipa... Jā. Jo tāpēc liekas, lai tiešaušu grāvī, uzspiedīšu reset, un mēs vienkārši kaut kā spēlīt esam. Nu, šī tāda seriāla sajūta. Es biju domājis par to Lexus pulkstenīti, nu, kas ir tāda arī klasika. Nu, Kas skatās par Lexus vai RX, LX, MNX? Šits ir. Šitais? Jā. RZ? Bet Lexus RZ, yes, approved. Bet jāapstās atkal, cik viņš maksā. Es gan domāju, ka viņš ir, nu, tie paši Nebija 80 cenē, kaut kur. Nē. Tātad Renault Clio mēs izbraucām, T-Roc mēs izbraucām, Aircross, tas. Tā mums ir RAV4, Mercis. Tātad izbraucām ar Lexusu, es tev pajautāju, nu kā tev bija? Patika operatori? Man paliks slikti. Jā, tev paliks slikti. Man ļoti patīk, un es arī jau minēju, aizmugurē vienkārši izskatās fantastika. Man arī kopā ar to Latvijas sarkano iet labi kopā, ne? Varbūt Harijam Vītoliņam būtu tāds, ka darba auto, ne? Šitam es liktu 9 būtu pat raku, nu atkal jāliek 8 laikam. Labi, īstenībā 9. Es būtu par šito gatavs samaksāt arī tos 80. Nu, respektīvi, pa Q3 tas nav cool cena, bet šim, yes. Ok, un what Makes do you sense. do for living? Vai What tas do tāda 80 I bucks? do for a living? Ko es daru? Jā, esmu autožurnālists. Viss laižam tālāk. Jā. We made it. Es pārdevu savus bitcoins, nopirku Mersi. Nu labi, joks pie malas, man nav tāda nauda, bet izlaidīsim ar, nu manuprāt, jā, dārgākais šī testa auto, Mercedes, kā viņš bija GLC? Atceries? GLC? GLC 400. Operators pie ruļļiem. Tu esi gatavs šim piedzīvojumam? Paskatāmies, cik kosmisks te ir. Viss pasākums. Bet sarkani diegi, majo, klausies. Oh my god. Tā, iebrauksim saldējumu bodē, paņemsim saldējumu un Bet ēdīsim. mums tenis būs 2x, ja mēs iebrauksim ar šeit. Nu jā, viņi redzēs, nu labi, nekas. Ok, laižam. Jā, man tev jānopērk saldējums. Один раз не šādā auto, tu switchojies kaut kādu citu mūdu. Kas notika? Tā ir Russian boss mafia gēlika. Tas, nu, gandrīz gēliks tāds boom. Pagaidā, kur ir starts tops? Es gribu to Sākās. stūri izteicināt. Es redzu, bet es tev neteikšu. Es tev dodu šaušu ar uguni. No es uzbeigšu to te. Es tiešām redzu. Es pat šobrīd kamerā rādu. Es šobrīd precīzi filmēju. Kā viņi varēja pamanīt, vecais? Kā jau es sakam bildīts. Ķip manējā. Tā, kādā autoņā mēs tagad sēžam? Mercedesā. Sametāmies. Tas bija tāds īstenībā labi taurīts. Nē, Kaut kā godīgi man tādā, atgādināja. tādā kā īstam vācietim. Jā, sehr gut. Dargut. Sehr gut, jā. Nu, te ir 13 Samsung LCD plazmas televizori un... Oi, šit tā kā 39. Oh my god. Kaut kas zinātu kā Oh my normālā God. mašīnā. 39. Tev kauns nav šādas te vārdas teikt šādā glaunā aparātā. Tā projekcija mums ir. Pak, tu taču biji atslēgas eksperts. Nu, pagaidi, man jāapstāj. Nu, maziņas glaunas. Kādu vainu izmēram? Prikulīgs patiesībā, man patīk. Labs. Ieskaitīts? Jā. Ok, laižam. Bet pēc saldējuma? Pagaidē? Piestāj, tu nu tā blatnoitā izkāpt ārā. Mums cenas paliek dārgāk. Nē, mums tieši šādos Pagaid, atlaides. es saprotu, kā nomazgāt logu. Izkāp ārā un ar lupatiņu notīri. Kāda problēma? Nē, pa savu soli laidi. Vai pa labi? Vai tālāk kaut kur? Nu, rektus spārs. Tur moška. Wow. Wow. Ok. Tā, kas man jādara? Nekas. Tu atlaidi visu. Laižu vaļā. Tu atlaidi? Man ir bail, Tu atlaidi? jā, es atlaidu. Ok. Viņš pārāk ātri brauc. Nē, es Nebaidies. bremzēju. Man ir bail. Viņš tik ātri brauc uz to bortu. Nē, Viņš davai tu visu labāk redz. mēģinās. Es pēc tam izdarīšu, jā. Nosbrauc Kas uz tas spēja iet bortu. cilvēciņi? Mēs esam trietā šeit. Content has been hidden to avoid distracting. Opa, ko tu tur gribēji parādīt? Pagaid, tu man pasaki, kas par veikalu, jo saps. Reku spārs, rekur ir. Pāri pa Pirmo dievnālī. reizi dzīvē redz tādu Ej, veikalu. tu nost. Viņš ir, nu jā, nu tu jau tikai skajā iepērcies šitādu aparātu braukājot. Nē, skaisti bankrutēja, kur tad Stokmanā iepērcies, bet tikai vienu bodu, un tad jau pa šerpu. Nē. Davai.
Bet tas ir crazy. Bet tas uzrāviens, kad mēs izbraucām no pilsētas, tas bija tik negaidīti. Es vispār negaidīju. Tas bija vienkārši tāds, Labrīt, Bet reāli, ceļamies. lai saprastu, tad bija 50. Lai saprastu, tad bija 50, un nākamais, es vienkārši pasos, ir jau 90 kaut kas pēc kaut kādām tur sekundes jau. Tas ir crazy iegodīgi, un tas ir vienkārši wow. 2 kubiciņus. Bet tu jūti reāli, ja to? Jā, nu. Nejūst vienkārši. Ja man no Lexus tas slikti palika vecais, šitas ir... Tas ir kas vispār? Tas ir legāli? Gumijas tās nav jaudīgākās mašīnas. Viņi ir sotakaši tā uzrauja vecais. Kosmos kuģis. Ak, Dievs. Bļāj, tas bija ātri. Tikai bļauj, kad ir. Ir Man liekas, ka 4 vai 5. kaut kas 4 liekas, ne? Jā. Crazy. Nē, 53%. Nu, kroči, pus baterija 270. Nu, pilntums ir kaut 550. Diezgan labi, man liekas. Nu, jā. Nē, nav slikti, nav slikti. Nē, ja tu Galva sāk sāpēt atkal. viss atkal jau jāiet pavēmtiem. Mega ekrāns. Man jau vislabāk vēl patīk tie sarkanās detaļiņas. Gribu safilmēt vēl uz telefonu tā 0-100. Trakses? Tā, un Latvijas gada auto 27 BMW.lv pateica, kad ir BMW J39. Visi zin šo mašīnu, un viņa visu laiku būs gada auto. Citas mašīnas vairs nekonkurē šo. Viena lieta, ko mēs neizdarījām video, kas bija jau pirms, mēneša, kaut kāds daudz laika pagājis. Tātad emocijas nosēdušās un saliksim Kāpēc mēs vērtējums. vispār runājam pie gada auto? Kas? Kāpēc mēs vispār runājam pie gada auto? Bet tiešām glīts fons. Nebija. Mēs esam nosvērtā dabā, ārpusē, tā teikt, lai nekas mūs neietekmē. Mēs varam pateikt tagad mierīgi vērtējums. Tātad pirmais bija Renault Clio. Es likšu 8. Ļoti patika auto, dinamika, tu arī labi pateici. Mazs, kompakts, perfekts auto. Man viņš ļoti patīk. Krāsa vispār. Konči. Es nebiju sēdējis pie stūras. Tas daudz ko maina. Labi, jā, tas daudz ko maina. Ļoti daudz ko maina. Bija šī mikroviļņu krāsnes, tāpēc jau nav vietas. Bet tas ir pilsētas auto. Man nepatīk tie mazie logi aizmugurē. Reāli tumšs aizmugurē tāds viss. Čisti iemet tur džimas somu un brauc, kur vajag palielam. Clio es lieku 8. Plus, dinamisks, kompakts un reāli simpātisks. Mīnus. Reāli nebija mīnus. Man reāli ļoti patīk tas auto. Nav mīnus. Manā skatījumā, cik es izbraucu, man nebija mīnus. Sāksim ar mīnusiem. Pirmais mīnus man reāli nepatika. Sarkans kā maz Ferrari, dinamisks arī. Principā es atkārtošos. Man nav baigi ko pat patiesībā pamainīt. 6,5. Ok, vai ejam tālāk? Dai. Volkswagen T-Roc. Es nemainīšu. Paliek 8. Plusi. Dizains ļoti foršs, gan interjers, gan eksterjers. Dinamika bija ok. To mēs varam likt tā kā plus mīnus. Varbūt prasies nedaudz vairāk, bet nevar atšķiro. Bet dinamika kopumā bija ok. Man pietika. Jauda reāli trūks patiesībā. Smuka, nav pārāk ietilpīga, bet nav arī pārāk maziņa. Tāpēc es lieku 7. Okay? Man ļoti patīk izskats viņai. Nākamais ir Citroen C5 Aircross. C5 Aircross likšu 7. Man patika tā planšeta pa vidu, tas risinājums. Tas bija ļoti forši, ērta, ergonomiska. Mašīna patiesībā bija smuka, kā gandrīz jebkura jauna mašīna ir stilīga. Viņam bija tas stilīgais panelis. Tas gan bija forši, jā. Pārējais normāla mašīna. Es liktu 7. Nākamais auto. Toyota CHR Plus. Tas CHR Plus bija brālis BRZ. Jā. BZR-X kaut kāds. Stil! BZ4X. Okay. Jā, viņi bija ļoti līdzīgi. Tāpēc arī tās vizuālās gan arī jaudas ziņā, gan visā citā tās atšķirības bija ļoti maz. Man labāk patika CHR Plus dizainiski, bet kas bija BZ4X? Viņš bija nedaudz lielāks. Jā. Abas gan bija, jauda bija vienāda, abas bija ļoti jaudīgas.
Vienīgais mīnus, ka nav bardačuks, un es nezinu, kāds ir tas risinājums tam visam. Jo es nezinu, kur normāli ielikt dokumentus, ja tu sēdi pirmajā rindā, tad tu tiešām jāmet ir aizmugurē. Bet varbūt mēs kaut ko nezinām. Varbūt ir kaut kāds speciālais nodalījums. Es likšu 7, jo viņš likās pārāk pareizi. Nu, tā kā, tik pareizi, tur pat nebija, kur īsti piesieties, bet tas laikam bišķiņ tā kā atsit apakaļ. Bet, tur viss bija. Gan dizainiski un jauda ziņā un komforta ziņā. Pārāk pareizi tā Toyota, jā. Jā, reāli. Ja tu esi cilvēks, kam nenormāli nepatīk, ja tu esi introverts un tev nepatīk, ka cilvēks tiem skatās, tev jāpērk Toyota BRZ 4X. Ja? Tas ērbūrs izmet viņu ārā, bet... BRZ 4X. Uj, yes! Jā, un Toyota CHR+. Viņas reāli tādas vienkārši, tā kā, pēc instrukcijas uztaisītas. Bez nekādiem liekiem vipendrosiem. Izlicieniem? Jā, izlicieniem. Vērtējums? 6. Tā, nākamais bija Peugeot 408, ar to mēs diemžēl neizbraucām. Es neesmu noskavies. To mēs izlaižam, tad mums bija Cupra Terramars. Likās, ka būs baigi jaudīgs autiņš. Jā, tas es sapratu, kad bija ar 150 zirgiem. Tāpēc priekš tik salīdzinoši liela auto, likās nedaudz pa īstās jaudas. Tomēr Cupra dizainiski tur nav kur piesēties, man ļoti patīk, bet uz to lielo, tā teikt, maīgo, jaudīgo kasti uz riteņiem, maķinīt, jā, tur, protams, arī ir versijas vairāk jaudu, tā kā noteikti jāpaņem vairāk jaudas. Ja gribās tos, bērns izvadāt ātrāk vai arī uz rimčika aizskriet tā dinamiskāk, tad es paņemtu vairāk jaudu. Man liekas, plug-in hibrīds, kaut kas tāds. Es tāpēc likšu, bāc, man patīk, kā Cupras izstās, 8. Hei! Kā jau iekšējā salona apdara, tur, kur sanāk tas audums pie ručkas. Tas ir bembists. Pie rokas turāmā. Pie roktura. Rokturā. Pie rokas turāmā apdaras. Instrumenta. Tur bija ļoti smuka tā gaisma. Mēs, protams, ieraudzīja tikai aizmugurē. Mēs braucām pa dienu aizmugurē, bija šī tonēta logi, man liekas, aizmugurē. Tur bija aizmugurē, tas bija tumšāks. Bet salons bija prikulīgs, foršs, multimēdija. Man liekas, arī bija bišķi savādāk nekā citām mašīnām. Tur bija šī Spānija, vai ne? Spānija. Cupra ir Spānija. Espaņoļi. Spaņola. Sí. Un tur reāli forši piestādās. Arī kā kolēģi tur izteicās, ka tā jaudījā tomēr. Viņa Cupra asociējas. Cupra parādījās Latvijā tā kā ritīgs tāds. Vāģis, kur ģimene vedā tur uzspies čībā, kaut kādu bēmbi apēst Luksforā. Tā kā tā. Bet viņai tā jauda vispār. Tā kā spied, viņa kaut ko tur skan, bet... Jā, bet patiesībā forša auto izskatīgs ļoti. Blīn, gribas likt 8. Ok. Bet 7,6 būtu jaudas likt 9 patiesībā. Forša auto. Bet, ja tu gribi jaudas, tad izvēlēs citu modeli Cuprai. Tā, nākamais Toyota RAV4, to mēs neizbraucām. Bet to mēs īstenībā izbraucām citā reizē. Jā, īstenībā mēs varētu iekomentēt. Viņa ir reāli tāds geļiks. Viss tāds kvadrātains salonā, viss tāds prikoli. Bardačuks verās uz abām pusēm. Man liekas, Toyotām visām tagad šitāds prikols, ne? Bardačuks, bet rokas balsts. Jā. Liela, daudz vietas. Tāds rītīgs Japāņu auto bez nekādām liekām atkal izlicieniem. Vienkārši parasts autiņš, foršs, funkcionāls, ar diezgan labu motoru tilpumu, 2.5 benzīns, kas patiesībā mūsdienās jau retums, ja tā skatās. Vienīgais, kas viņiem tas variators. Un tu tā kā spied uz to gāzi, un viņš tā kā kaut ko tur bļauj, un viņš tā kā viena ātruma brauc. Ja būtu varbūt īstā tā automātiskā kārba, varbūt būtu bišķi foršāk. Bet tā viss forši ir godīgi. Man liekas, jaudziņā arī diezgan normāli bija. Tikai tie AI asistenti vispār. Tu viņam kaut ko jautā, bet viņi vispār neko nesaprot. Pagad, tas bija Toyota arī? Tas bija, jā, mēs kaut ko jautājām par viņu, par mašīnu, par kaut kādām lietām, kā kaut ko izmantot, bet viņi sorry, I don't understand. Daudz īstenībā don't understand, jā. Bet ko viņām jautāt? Es nezinu, varbūt mēs nemākam vienkārši angliski runāt. Es domāju, tā varbūt problēma. Mēs jau no Eastern Europe. Yes. Reāli astotnieks. Es saku, viņa ir smuka, bet man nepatīk parasti RAV4. Viņiem tā priekšā reizē dīvaini izskatās. Tā, kur bija tur, viņa reāli smuka, tāda reāli laba. Es mēģināšu super īsi, jo tu pa lielu visu jau pateici. Es likšu 9, jo man vienīgais, kas nepatīk, ir variators. Tik tu nevajag. Jo GR Sport izpildījumā vienkārši konši, jā, tā sarkanā krāsa. Vienīgais, jā, tas variators. Kad vajag iedot, tā teikt, čībiņā pasportot, tā skaņa bišķiņi tāda
atbaidoša, bet pārējais ideāli, perfekti, superīgi. Bet tev piestāv vispār 39. Es varu pārdot par 10. Pa 10? Tātad nākamais ir Audi Q3. Audi Q3. Mēs iesēdāmies, man reāli patīk tas salons, viss tik kafija, čotka. Tu iesēdies, viss tik reāli smuki, tā panelis, viss tie koki, viss tā stikla tādā, viņiem, man liekas, viņiem bija tāds caurspīdīgā stikla, prikoli. Tie ātrumi pārslēdzēji arī, tāds ritīgs premiums. Tā stūra, forša, tie asi, visi tāds, es biju ļoti saviļņots. Tāpēc es biju ļoti liels likmes uz to Audi, jo viņš ļoti smuks, matē tā krāsa, viss tāds smuk, tās fāriņas. Vērtējums? Cena koša, tāpēc 8. Ok. Kam būs 10? Es likšu 8, jo man patīk, ir dinamiska, sportiska, atļaušos teikt, seksīga automašīna, raķetīte, bet, priekš maniem parametriem bišķi pa šauru. It īpaši vēl aizmugurē kādu paķert līdzi, ko es jau arī teicu, dāmai, 1,65 kaut kas tāds, līdz 1,70 ideāli. Braukt sportot, tur, šur, vadīt savu biznesu, perfekti. Paldies par uzmanību. Vizuāli ļoti smuka mašīna, viņai tās fāras interesantas, aizmugurējās fāras interesantas. No sāna viņa bija tāda, vai kaut kāda mīnus viņa arī pateikt. Stūra ļoti prikulīga, ieslēgšanas spoga. Vienkārši kaut kur randomā. Neatradu. Vienkārši tu iesēdies iekšā, labi, tu jau braukā viņa katru dienu, bet reāli iedos, nezinu, tur meitai izbraukt, ja? Uz veikalu nopirkt saldējumu. Tu gan dāsas teici, meitai duši tādu. Un viņi nekad nav skatījušies, kā tu ieslēdz. Viņi tik to zvanīs FaceTime, prasīs, kā tā mašīna ieslēdz. Kurš liek ieslēgšanas pogu kaut kur sānā, kur vispār nevar redzēt. Salonā tas lielais displejs. Viņai bija panorāma arī, jā. Viņai bija tā panorāma ar aptumšojumu, man liekas, ne? Tās visas sarkanās, visādas tās lietiņas salonā, tās rāvēs slēdzējas, sēdeklī, katra tā diedziņa šajā sarkanā krāsā ļoti piesēdāts pie detaļām. Tāpēc viņu maksā pāris viņas pakām. Patiesībā ļoti forša auto, nenormāli daudz labas emocijas iedeva. Vienkārši tur visi tik ideāli. Cena, bet lieku reāli 9 no 10. Es lieku Mersim 9, jauda, bombastika, premiums, ļoti skaists salons, interjers, eksterjers. Ekskluzivitāte. Jā, ļoti labi pateicis, jā, tas pats. Kā mums vēl 3 mašīnas? Lexus RZ, es likšu arī 9. Stūre, kosmos, apgriešanās vienkārši likās pārāk vienkārši, bet tajā pašā laikā nevar likt 10, jo sajūta ir pārāk seriāli, ka tu jūties reāli kaut kādā video spēlē. Dinamika ļoti forša, Lexus, tur bija kvalitāte ziņā. Tik, cik sanāca pabraukt, ļoti labi. Paldies. Es gribēju izgriezt stūri uzreiz, bet viņa beidzās šitien jau. Tajā sporta manuālā režīmā, vienkārši tā kā lidmašīna. Kaut kas tur viņa lido kaut kādā kosmosā vienkārši. Bet tā bija pirmā mašīna, kuras man palika slikti. Bet no mērķa tik ļoti slikti nepalika. Jā, sliktu reāli 9 laikam arī. Viņa bija smuka vizuāli, interesanti iekšā. Diezgan liela patiesībā arī. Yes. Viņa nebija maziņa. Nebija. Cena kodoša, bet tas ir Lexus, tāpat kā Mercedes. Tāpēc es domāju, par tām cenām baigi nevajag. Tur baigi kaut ko domāt. Ja jau cilvēks skatās uz Lexus, tad jau viņš saprot, ko viņš pērk. Tā kā tā. Jaiko 7, Range Rover brālis no Ķīnas. Es likšu 7. Man patika tomēr. Jā, man patika, kā viņi izskaties. Man patika. Kopumā man patika. Tieši tā, man patika. Bet daudz patīk lietas. Jā, man viss patīk. Esmu ļoti pozitīvs. Nedaudz nesapratu vadītāju sēdpozīcija bija tāda nedaudz jancīga, es nevarēju saprast. Šajās vietās likās nedaudz pa īsu. Parādi bišķīt? Šitien te. Sajūta bija, ka Šajā vietā, jā. garā pārbraucienā varētu ātri nogurt kājas. Man tā liekas. Jauda īstenībā bija ļoti daudz, bet likās, ka viņa konkrētiem auto bija pārāk daudz. Man liekas, ka tur reāli kaut kādā krūmos gan izierāva. 7, jā. Čeiko 7, dabū 7. Okay. Bet cena ir ļoti patiesībā simpātiski. 30 kaut kas 1000 eiro. Jā, 35 precīzi, jā. Reāli sliktu pat 9, teikt. Man nepatika, varbūt priekšā tas reistas bija šī reāli liekas baigi čainatāt, bet viss tas interjers, viss tas izskats, tās tehnoloģijas iekšā ekrāns, normāli kamera labi bija patiesībā. Labi, tu atveicināji man atmiņas mainas, lieku 8. Tu man atgādināji, jā, komforts
bija kopumā labs. Jā, sētpozīcija gan bija mīnus un jau nedaudz pa daudz. Jā, ok, 8. Lincoln Co. 08. Nu, man ļoti patika. Es lieku 9. Vizuāli izskatījās episki. Un salons bija, nu, tā kā Karaibu valstī būtu iekāps. Dinamika bija, viss bija. Es pat nezinu, kas tur tāds mīnus, ko varētu izcelt. Tur noteikti vajadzētu pabraukt vairāk. Nu, man ļoti patika. Es lieku 9. Tur reāli tā mūzika nenormāli laba. Nu, es liktu pat pirmā vieta reāli Linkam mūzikas ziņā. Ne? Salonā bišķīts likās dīvaini, kad visi tajā ekrānā, visi pat lūku atvērt ekrānā, visi, nu, tā varēja lūkā to podziņu atstāt augšā reāli, nu, lai taktiski varētu saskart to pogu un atvērt vaļā. Interesanti, tie spoguļi visi bīdījās arī. Tā kā nevis stikliņš, bet visi spogulis gāja. 9 no 10 es lieku Linkam, nenormāli patika. Nu, forša, viņa vizuāli smuka. Tu brauc pie stūra, tā kā kuģīti to kapotu vienkārši redzi vēl 2 metrus uz priekšu. Reāli ļoti forša mašīna. Okay. Es saku, ka Džaiko pirmajā vietā cenas ziņā. Otrā vieta es lieku Linko. Es teiktu, ka pirmā vieta reāli Linko un tas tur Džaiko. Linko nenormāli krūts, bet tas nav elektro. Paga, bet Džaiko arī nebija elektro. Tas bija... arī plugins. Blīn, labi, nē, pirmā vieta Links, otrā vieta Džaiko, trešā vieta Mers. Viss. Clio, Lincoln Co. un Džaiko 7. Ok! Jā. Un paldies visiem, ka tu noskatījies 2 stundu vlogu. Šis bija jauno censoņu autožurnālistu un Entuziastu. bembistu vērtējums pēc gada auto. Pavasara testiem. Tiekamies nākamajos. Piesakojiet man un atsakojiet Artūram. Un nesakojiet nekad vairs šitam kanālam. Un es zinu, ka viņš to ieliks iekšā. Vispār te vairs nekas tepat nākotnē, nekas netiek plānots. Viņš nofilmēs vienu vlogu, viņam motivācija bija. Nākamais vlogs pēc 3 gadiem. Nē! Viss labi, visiem paldies par uzmanību.